Youngtimer jeb turisma rallijas konkrētām mašīnām. Pirmo reizi notika 2012. gadā un iemesls tam vienkārši. Viens no organizētājiem Valsts Ceplēvičs saprata, 60., 70., 80. gada automobīļiem ir atsevišķi klubu pasākumi, bet nav kopīga. Tātad jāuztaisa. Lūk rezultāts. Jau 3. gadu notiek Youngtimer rallijas. Šogad pirmo reizi tas ietver 2 valstis – Latviju un Igauniju. Priecēju, ka dalībnieki ir arvien vairāk uz katru nākamo vasaras pasākumu. Un arī cilvēki, kam ir pieredze, arvien vairāk tomēr sagatavojās un jau katru nākamo reizi tie rezultāti paliek arvien labāki. Un tas priecēja, ka cilvēki tiešām nopietni pieiet šim pasākumam un sagatavo gan mašīnas, gan paši sevi, un tas tā patīkam skatīties. Šī gada rallijam organizētāji sāka gatavoties vairāk kā pirms 6 mēnešiem. Darbu bija daudz. Pašiem jāizbraukās Smiltenes un Otepē ceļi, lai saprastu, pa kuriem konkrēti braukt. Jāsataisa kartes, leģendas, beigās vēl jāpārliecinās, vai viss ir precīzi un bez kļūdām. Ja salīdzina ar pagājušo gadu, kilometrāža līdzīga, bet trasi un ceļi pilnīgi atšķirīgi. Tādu trasi kā šogad Igaunijā Otepē, es domāju, ka neviens no dalībniekiem nenožēloja to, kad ir pirmais posms, pēc tam ir pārbrauciens, tad ir brauciens pa Otepu un tad atkal jābrauc atpakaļ, jo es domāju, ka to visu pilnīgi atsvēr šie fantastiskie Igaunijas ceļi. Diemžēl Latvijā mums nav tāda reliefa, un laikam arī ceļu kvalitātes asfalta posmos arī tādas nav kā Igaunijā. Tieši tāpatās ir arī ar tādiem tā kā rallija ceļiem, kad Igaunijā šo rallija ceļu sevišķi tur, kur mēs šodien bijām, Otepas rajonā, vai mēs braucām atpakaļ, mūsu ceļš ved caur Veru, tad tur griezies pa labi vai pa kreisi visos virzienos ir rallijam piemērota ātruma posma. Katru gadu organizētāji cenšas ralliju pilnveidot un celt tam līmeni. Arī saglabāt sportisko daļu, lai interesanti arī tiem, kas sirdī jūtas kā īsti autosportisti. Taču jāatceras viens. Startējot šeit, Youngtimer rallijā, svarīga nav mašīna. Svarīgi ir piedalīties un braukt precīzi. To var darīt ar spēcīgu mašīnu vai tieši otrādi, pavisam vienkārši. Mašīnu, protams, gatavojam, kā tie lielie rallisti dara pēdējos vakaros, līdz 12. naktī. Cerēsim, ka izturēs 32 gadu dotai mašīnai, lai viņai viss iztur. Я думаю, что мы будем в тройке лидеров. Почему так думаете? Потому что мы уверены в себе. Мы уже тренировались и участвовали не здесь, но в Швейцарии, Женева, Канны. Так что есть определенная уверенность. Приехали тут ради праздника. Конечно, хочется выступить как можно лучше, но я думаю, что профессионалы все-таки у них есть преимущество, и мы будем где-то в середине, наверное. В Латвии всегда конкуренция сильная, потому что тут в старте уже видно, сколько тут люди, бывшие профессионалы, нынешние профессионалы. Это такие ретро-ралли в Латвии, они более спортивные, чем в Эстонии. Pirmā diena iesākās ar veiklības braucieniem Smiltenē, tad pārbrauciens uz Otepē un 4 regularitātes braucieni. Jāatzīmē, šajā dienā visi posmi notiek pa asfalta segumu. Mums nebija sagatavotas Excel tabulas un nekas. Tas iznāk tikai ar bakstīšanos telefonā. Bet visādā gadījumā tas bija riktīgi forši. Tā kā tad jau redzēs, kā mums gāja. Igaunijas ceļi bija fantastiski. Все было очень здорово, нам все очень понравилось. И вообще очень нравится в Латвии, честно говоря. Поэтому здесь не может быть плохо. Otrajā dienā dalībnieki var izvēlēties sev vēlamo. Viena daļa brauc regularitātes un sinhronās regularitātes braucienus, otri Excel tabulas un kalkulators ieliek dziļi somā un veic foto orientēšanos. Tie, kas izvēlas grūtāko variantu, tiem asfalts tiek nomainīts pret gruntsceļiem. Tie, kas netika trīniekā, neskumstiet. Sāciet gatavoties nākamā gada rallijam. Kā pačukstēja organizētāji, 2015. gadā Youngtimer rallijas būs 2 dienu garumā Latvijas teritorijā. Lai arī nebūs braukšana pa kaimiņu ceļiem, tas solās būt tikpat grandios. Konkrēta norises vietas šobrīd tiek turētas slepenībā, taču pavisam drīz to uzzināsim arī mēs.
Vēl šajā gadā Youngtimer mašīnu īpašniekiem būs kalnā braukšanas sacensības pa Lorupes gravas ceļiem, Rīga retro ietvaros var pieteikties uz izrādīšanos Pilvas lidostā, kā arī viens lielisks jaunums – piedalīšanās Rallijā Latvija. Tas tik būs kaut kas!